Dzīvoklī pirkt vai īrēt? Daudziem šobrīd ir tāds jautājums, jo kredīta likmes ir uzlidojušas kosmosā, tāpat kosmosā ir uzlidojušas arī dzīvokļu cenas. Kā pareizi aprēķināt, vai dzīvokli pirkt vai īrēt? Ir jāskatās kredīta procentu maksājums salīdzinājumā ar īres maksu. Tad uz 20 gadiem jums ikmēneša maksājums ir 650 eiro, no kā procentu maksājums ir 455 eiro. Ja procenti ir mazāki nekā dzīvokļa īre, tas nozīmē, ka labāk, kad jūs dzīvokli pērkat, jo tomēr tas jums paliek īpašumā sev. Procentu likmes varētu arī kristies tuvāko gadu laikā, jo Eiropas banka pacēla to Eiribor likmi, kas bija nepieciešams, lai apkarotu inflāciju. Tāpēc kredīta maksājums nākamo gadu laikā varētu arī samazināties. Bet dzīvokļu īres maksas visdrīzākais nesamazināsies, jo tās parasti tikai aug. Pat ja šogad kredīta maksājums varētu būt līdzīgs vai lielāks kā īre, tad katru gadu procentu maksājums jūsu kredītam krītās. Un jau pēc 5 gadiem viņš jau būs par vairāk kā 10% zemāks. Tas nozīmē, ka būs izdevīgāk nekā īre. Procentu maksājumi varētu kristies, jo šobrīd viņi tika pacelti, lai apkarotu inflāciju. Tāpēc pēc pāris gadiem jūs kredīta procentu maksājums varētu būt zemāks. Nekustamā īpašuma vērtība pieaug katru gadu. Ja salīdzina dzīvokļus, kā bija pirms 5 gadiem, tad vidēji pa 5 līdz 7% gadā vērtība ir augusi. Tāpēc, ja jūs īrējat, jūsu aktīva vērtība nepieaug, bet ja jums pieder īpašums, jūs nopelnat ilgtermiņā, kas tad samazina attiecīgi šo te procenta maksājuma izdevumus. Plus dzīvokļa pirkumam ir tāds, ka tas ir jūsu. Jūs varat iekārtot, kā jūs gribat. Jūs varat pārveidot dzīvokli. Jūs varat, mājdzīvnieki var dzīvot jūsu dzīvoklī. Ja izmanto Swedbank kredīta kalkulatoru, tad ar 1360 algu var dabūt kredītu 90 000 apmērā. Es ieteiktu ņemt kredītu uz 20 gadiem, nevis 30 gadiem, jo 20 gados jūs procentos samaksājat 65 000, bet 30 gados 105 000, kas ir pat vairāk nekā kredīta aizņēmuma summa 90 000. No! Yes! No! Ir svarīgi saprast, ka nekustamā īpašuma cenas aug. Salīdziniet, kā maksāja dzīvokļi pirms 5, 10 vai 20 gadiem. Tas nozīmē, ka daļa no samaksātajiem procentiem būs kompensēta ar vērtības pieaugumu. Mans viedoklis ir pat, ja kredīta procentu maksājums ir pa 10–20% lielāks nekā iespējamā dzīvokļa īre, vienalga ir izdevīgāk pirkt dzīvokli, jo nekustamā īpašuma vērtība celsies, bet ja jūs maksājat īri, jums nekāda vērtība neceļas.